Cīnos ar transportieri. Kā pazīstamam cilvēkam viss labi. Nonācu tik tālu. Tātad, kas nozīmē? Epopeja vienkārši te bija. Izplūdes kolektors, beigts caurs, labi, to visu noņēmām, izcēlām motoru, samainījām blīvis, samitinājām izplūdes kolektoru. Bet ir tāda problēma, ka uz benzīnā viņš pielec un noslāps. Aizdomas bija to, ka degvielas sūknis ir labi, nomainījām, neko viņš tur nemaksā. Drošība pēc ielikām jaunu. Spiediens ir 3 bāri. Viss kārtībā. Bija noņemts ieplūdes kolektors, tad mainīju blīvis un pārbaudīju spraustas. Smidzina, visas ideāli vienādas. Tad, protams, sākās epopeja. Barošanas vadi spraustām nebija kontakta. Salodē sataisīju. Pieslēdzot osciloskopiņu, pazūd signāls uz spraustas. Smuks signāls ir un pazūd. Ieplūdes kolektorā pasmidzināja iekšā rūcošo motoru, tā sakot, vienu roku iestratējot papušu breiklīneru, viss kārtībā, kamēr pūt tikmēr strādā. Signāls uz osciloskopa parādās un pazūd. Tātad skaidrs problēma ir vadības blokā. Protams, mašīna ir 90. gadu. Nekāds brīnums, raujam vaļā dzinēja vadības bloku. Ko es ieraugu iekšā? Tur man ir dīķis, kur peld. Tātad tā jau ir viena pazīme. Un kļūda bija pa maps sensoru. Protams, maps sensors mums iebūvētais dzinēja vadības blokā. Ja. Atvienojam trubiņu. Tātad te viņa jau ir ciet. Pats maps sensora gals. Tur arī viss jau ir aizaudzis. Un problēma ir tas, ka no ieplūdes kolektora, tāpēc, ka ir mašīna benzīns gāze, un izskatās, ka te mums arī ir kondensators, tā kā uzpūties, un visa plate mums ir šķidrumā. Nav nekāds brīnums. Tātad maps sensors mums ir pieļauj domu, ka bojāts. Pārbaudīt, es viņu šeit varu vienkārši uz vakuma paskatīties, bet pieļauju domu, ka ir tranzistors, kas mums vada, tātad tranzistori mums tikai 2-3 gabali. Tātad viens ir uz sprauslām, full grupa, bet te es domāju, ka skaidrs, te ir vienkārši viņš ir bišķi noslīcis un kaut ko mums ir nodedzinājis. Dabūsim meklēt vadības bloku. Tā ar gadiem. Nebija domājis, ka mums te tāds dīķis ir iekšā.